Laba diena, karstajā vasaras dienā, un pie mums ir šodien grupa Ambedo Akt. Yeah! Jā, vismaz divi grupas pārstāvi. Basists Ilmārs un Bundzieri. Kristiāns. Buņģieris. Bundzieris Kristiāns, jā. Un mums fonā skan grupas, tā teikt, viens no skaļākajiem hitiem Deģenerāts. Deģenerāts, tieši tā. Te man kā kolēģis minēja vienīgā dziesma valodā. Latviešu valodā, jā. Otrādi. Sakiet, kāpēc tā? Labs jautājums. Bija sākotnēji plāns kaut ko angliski, tāpēc, ka visi dzied angliski un tam līdzīgi, gribējās arī ko latviski, un tad meklējām iedvesmu. Un šī vienīgā dziesma, kur es esmu vārdu autors, un no Facebookā ir baigi labā grupa, dombiedru grupa, Māmiņu fórums. Atcaucīgo Māmiņu fórumu. Jā, zinu. Un reizēm komentāros tur var atrast pērles. Noteikti, jā. Citu pa sliedēm, debesīs un tā līdzīgi. Un tas sāka veidoties. Deģenerāts kaut kādi raksti. Tev jautājums, tu gribēji teikt, tu esi vārdu autors. Jā. Bet vārdu autors tad ir Māmiņu kluba fóruma dalībnieces. Šārētājs, jā. Tas salika kopā. Iedvesmas avots. Klausieties, ja jūs gribat sarakstīt dziesmu, palasiet kaut kādus komentārus, iedvesmojieties un būs dziesma. Jā, disklēmerim nekas pret Māmiņu fórumu. Jā, protams. Daži, kas komentē, ir ar izcilām prātu spējām. Es domāju, ka jebkurā tēmā, jebkurā vietā mēs varam atrast cilvēkus ar ļoti izcilām prātu spējām, kuriem mēs varam veltīt šo skaņdārumu. Tad tu jau pa lielam atbildies man jautājumu, ko es gribēju prasīt, par ko īsti dziesma. Skaidrs, ka nosaukums ir Deģenerāts, bet par to arī ir. Jā, par to, kas notiek patreiz vispār apkārtā. Par foliju cepurītēm, strīpām debesīs, jā, un visādiem šitādiem interesantiem, tā teikt, cilvēku dzīves novērojumiem. Starp citu, šitā ir viena no skaļākajām dziesmām, vismaz līdz šim. Skan radio, un mēs arī viņu pirmoreiz dzirdējām, ka mēs bijām mūsu iemīļotajā kafejnīcā ansamblis. Mums bija dzīvais koncerts, un jūs patiesībā grupā esat 5. Jā? Tā, jā. Un mums nav ieradušies vokālists. Maksims vokālists nav, jā. Čau, Maksim. Jā, te mēs redzam bildīti, šitas ir no Konča vecajā depo, jā? Jā, pēdējais depo. Tā, tad pastāst pašā priekšā grupas, tā teikt, skaistā puse. Principā, vienīgā skaistā puse, kas mums ir vispār grupai, jā, tāda taustiņniec kate. Jā, taustiņniec kate, un tad jūs esat fonā, un tad mums ir vokālists un otrs ģitārists. Ģitārists, jā, galvenais ģitārists. Es pats esmu basists, bet tad mums ir Edgars, kurš ir galvenais dziesmu autors. Čau, Edgar. Ģitāras virtuos, un tad blakus ir balss virtuos Maksims viņam, kurš savukārt arī operā piedziedries par reizēm. Haltūri, jā, galvenais viņam, protams, ir grupā, jā. Tad fonā, var teikt, tad ir no pastāvīgā sastāva tu un jūs jaunais Buņģieris. Jā. Jā. Jā, jaunais siktu, jaunais grupā! Vīri ar pieredzi. Kur tas spēlēs iepriekš? Pirms pievienojies grupai? Cik sen atpakaļ jāiet? Vienalga. Cik tu pats vēlies? Varbūt mēs kaut ko nezinām, varbūt tu esi kaut kāds rītīgās grupas Buņģieris bijis. Ok, tad jau jāsāk. Jaunības gados spēlēja grupā The Rift. Labi, sauc tālāk. Jurijs no PMD tur spēlēja, mums kopā projektiņš, pēc tam sanāca tā kā Buņģieru rokāda, es tiku uz kādu laiciņu Zeskāros. Opā, labi. Lielākais hits bija mēs šitos te. Šito mēs ārā toči negriezam uzreiz. Mēs pieminam Kiviču mums uzreiz jau skatījumi debesīs viss. Raidums izdevies. Moment. Un tad bija tāda normāla pauze, un tad nedaudz pat 8 gadus paspēlēju bezvajā, un tad satiku šos jauniešus. Un vienkārši ar domu
aiziet pamēģināt, kā būs. Jā. Tajā laikā tur man īpaši nebija ko darīt. Nu, radošā pauze vispār. Pauze bija. Aizgāju, pamēģināju, man pašam iepatikās. Nu, ja es stāstu viņam arī. Kaut kas tur ir. Grupa ir dibināta, kad jūs sākāt spēlēt? Kaut kādi 5 gadi ir, vai ne? 5 gadi ir apkārtās. 21. gads mēs ap jūniju sākām. Mums gan ar Edgaru bija iepriekšējais projekts, kur mēs tā arī nekur netikām koncertēt. Bet kaut kā tas viss pamainījās un arī pie manas balkons iedējām maldu dzērām, domājām, kaut ko vajag. Un tad sākām kaut ko nopietnāk būvēt. Piesaistījām Maksimu, toreiz vēl bija Buņģieris Aigars, kurš pirms pusotra gada viņam dzīves plānu pamainījās un tad viņam nācās, sanāca aiziet no grupas, bet iespējams pastāvēs tas, kas mainīs. Jā, 5 gadi tas jau ir tomēr tāds, kaut kāds atskaites punkts, priekš grupai, jo parasti jau, ir tas posms, kur tu neizturi, ja tur nav nekādi panākumi vai tur, iestājas tā rutīna, nekas uz priekšu neiet, un parasti grupas jūk ārā. 5 gadi jau varētu teikt tāds, laiks, kad jāsāk nākt tie panākumi. Tā it kā ir, jā. Tas gan, lai kaut kāda būtu, nezinu, pašu manifestēšanās. Protams, neliksim nekādos rāmjos, bet kaut kāds atskaites punkts. Jo parasti par to laiku arī cilvēki saprot arī savstarpēji, kāds viens otrs ir, un tad patīk un turpina, bet arī pašiem gribās, lai ir kaut kāda, nezinu, kaut kāds atskaites punkts, un mums šajā ziņā tas ir albums, un tad ir kaut kāds mērķis, uz ko tiekties. Tas jau savādāk tikai koncertēt kaut kādas dziesmas rakstot, tad ir tas jautājums, uz kurienām mēs ejam, kas mēs esam un tam līdzīgi. Un tad mēs pagājuši rudeni pieņēmām lēmumu, ka tas albums ir jāpabeidz. Tā arī radās gan Deģenerāts, arī jaunās dziesmas un Krimināla lauka, kas ir tāds pats tas svaigākais. Ir mums sanācis, ir mums izdevies, protams, ka ir kā pa kalniem un kā pa lejām, bet jā. Visi nonāc līdz tam, kad ir savs pirmais albums, kur ir. Kur ir, un taustāmā veidā. Klasiski. Ambeido Act, Absurd Anthology. Absurdi, jā. Tas pats albums ir absurds pēc savas būtības, jo tad, kad šī grupa tika dibināta, tad kaut kāda reģi, protams, ka runājām, varētu tikt līdz albumam, un tas būtu kaut kas tā, un tas būtu awesome. Bet tajā brīdī tas likās kaut kas netverams un absurds priekš tā, ka kas mēs tādi esam, jauna grupa vēl, kur nav koncertējusi, un tad tas tika tā plauktā nolicis. Par šiem gadiem tās dziesmas tika rakstītas, un tad jau sāka skatīties, ka ir 8 dziesmas, 9. Vesels 13. Tagad beigās ir 13, jā. Un tas tāds, tad davai cēpim iekšā. Kas dažkārt jau kas ilgi nāk, tas labi nāk. Iespējams. Un pie tam vēl arī taustāmā veidā. Un, man vienmēr patikuši, ka tu vari fiziski paņemt viņu rokās. Tā digitālā pasaule tomēr ir tāda bišķi savādāk. Jā, un Andris mums ir liels fans, tā kā šitas pievienosies viņam ir, es nezinu, 100, 200, es jums saku uztais 2 plaugas, un tās krimiņā, zina, tā kā studijā saņem visu tur kaudzēt, eju meklēt. Ar alfabētu lapiņu. Jā, ar alfabētu lapiņu. Katalogu. Bet tagad tavai kolekcijai pievienojas arī šis albums ar 13 dziesmām. Tu minēji, ka tu esi arī jūsu logo autors, šī te, jā? Īsti nē. Logo dizainiskais autors ir Edgaram viens čoms. Uz šitiem vārdu neatceros. Ja nemaldos, viņu arī sauc Edgars. Un pašā sākumā, kad tika izdomāts grupas vārds, es jau īsti neatminos precīzi, kā mēs līdz tam nonācām, jo tad gribējās īpašais jautājums, kamēr vēl nav pienācis raidījumam īpašais mirklis pirāta jautājumā. Par nosaukumu, jā.
Jā, par nosaukumu, ko Tas viņš viss kopā varētu nozīmē, tagad gan logo, gan nosaukums varētu, jā. Nu, mums bija ilgas apspriedes, un, diemžēl, visi foršie nosaukumi, kā kukurūza. Viņi visi forši nosaukumi saņemt, paņemt. Arī tur šie burkāni nevaram iesīt. Un tu mēģināji kaut kādu, nezinu, angliski nokapčurēt, latviski nezinu, kā tas būs, saprast to mūsu kaut kādu stāvokli tajā visā mūzikā, un tad paņēma tādu foršu vārdu kā bēdo, kas tāds, vispār tas vārds arī īsti neko nenozīmē. Tas ir tāds patreizējais mirklis, vidē, dabā, situācijā un tam līdzīgi. Viņš tā visu tā apkopa, un tas akt. Darbība, tāpēc kā tā ir tā kā darbība vai tā kā akts. Akts, jā, tas ir kaut kāds akts, reizēm arī mēģinājumos sanāk plamāšanās akti un tam līdzīgi, ja kāds kaut ko netrāpa vai, ir aizmirsies ritms vai, es pirms redzījuma speciāli nemeklēju, ko nozīmē nosaukums, jo es gribēju, lai jūs pastāstat. Un tagad pasākt, ka es nenozīmēju neko, es tā bišķi jūtos tās ņohēnītas. Es tas neko nenozīmē. Nē, es jau pastāstīju, kāda ir tā nozīme, bet tur nav tā kā konkrēti konkrēta situācija vai nezinu. Līdz ar to viņš ir unikāls. Viņš ir unikāls, un tā arī bija tā doma, lai nebūtu kaut kāda pakaļskriešana kaut kāda kopēšana, jo tie paši laikā mēs arī sevi nekad neesam mēģinājuši ilgi nekādos rāmjos, ka mēs tur tikai grunge spēlējam vai tur tikai, nezinu, roku vai hard rock. Jā, kas tas ir, ko jūs spēlējat? Kādā žanrā jūs vīri spēlējat? Skaidrs, ka tā ir rock mūzika. Rock mūzika, protams. Izklausās pēc rock mūzika. Tas ir šī klašs jēdziens. Jā. Kādā jūs tā kā trāpat, mēģināt spēlēt? Žanrā. Patīkamā. Tas ir labs žanrs. Tas man patīk. Kas patīk to maucu? Jā, jo tu jau minēji, ka nav jau nekāda robeža. Nav, jo arī dziesmas nav, bet teiksim, tas konkrēts šnitis taisīts. Nav arī jābūt. Nespēlēsi, kas nepatīk. Ir viens nosaukums rock mūzika. Albuma atklāšanas ietvaros jums ir albuma prezentācijas koncerts. Tieši tā. Tagad var pateikt, kur un kad. 13. jūnijā klubā Depo. Jaunajās. Depiņā. Tur ir labs, jā. Skaņa baila labāk. Skaņa ir laba, jā, piekrīt. Bet solistam drusku tālāk no operas. Uz veco Depo bija 2 soļi, bet tas jau būs 5 minūtes. Mēs jau par to kaut kad ierēdām. Iespējams, koncerts nokavēsies 10 minūtes, jo solists nāks no operas. Vai operē būs jāpagaida. Vai koncerts operā norausies. Sorry, viņš ir vadījums koncerts. Vairāk par to koncerta dienu. Vai jūs kāds iesildīs arī? Jā, mums būs 2 viesi, Utopija un Šļirces. Labi. To jau mazais festiņš gandrīz. Mazais festiņš, jo mēs negribējām tādu, kas būtu baigi pašcentrēts pasākums. Tā prezentācija paģēra kā kāds iesildīt. Tā kā paģēra, jā. Nu viena grupa, bet ne jau 2. Mums sanāk, mums iesilda un atsilda. Labi, paklausīsimies vēl viens dziesmu no jaunā albuma Fake News, un tad parunāsim par to, kurš tad nāk klājā ar idejām un visu kaut ko citu. Fake News. Bildīte, kā jau mūsdienās taisīt noteikti rakstīt gidu laiku, tad tāds ir, ne? Absolūti nē, ar rokzīmēts. Var redzēt. Ar ogli. Tā pagaidīt. Klipi jums arī? Ir klipi, 2. Viens Lord of Flies, klips, otrs ir Mayfly. Šitā dziesma gan ir jau dzirdēta, bet man patīk viņas tas, kā ģitāri ir kopā ar to vokālu šodī bandiņā, ja? Bet mums ir 2 ģitārs, vai ne? Vokālis arī spēlē. Mums ir 1 ģitāra. Nespēlēja, ja? Mums ir 1 ģitāra, 1 bazitāra, 1 bumbis, 1 vokāls. Jā, vokāls. Visi unikāli. Es šeit, ka vokālam bija ģitāra.
Tas man šīs vēlētas atskaits kaut kā. Varbūt to šito gaisi ņitēkojas. Tad jau visi skatītāji arī stāv konci. Visi vāks. Cik mums ģitāristi? Cik gādāk uz konci? Visi 17. Tā, šī dziesma Fake News, kā jau pats nosaukums vēsta, ir par viltus ziņām, propagandu, jā? Jā. Vai kaut kāds konkrēts notikums, kas iedvesmojuši? Ir arī dziļāks veltījums, arī paklausās vārdos, tad ir arī tiek daudz par karu runāts un par tā izraisītajām sakām. Un šo vārdu autors ir Maksims, kurš ir pārējām dziesmām tas galvenais vārdu ģenerators un rakstītājs. Un, tas ir gan kontekstā ar Ukrainu, arī ar citiem kariem, kad cik tas beigās ir netaisnīgi pret civilējiem, pret bērniem tieši. Un arī pret visu sabiedrību kopumā, kad tu rauj cilvēkus, kas ir iespējams draugi vai ģimenes, un tu viņus rāj katrs savu pusi ar visām, teiksim, viltus ziņām, viltus informāciju, visu pārējo. Dziļāks vēstījums. Ļoti nopietna dzīves tēma. Ir dziesmā, kam tās tēmas ir dziļākas, kur, teiksim, tā, esam vairāk iedziļinājušies tajā pašā būtībā, lai būtu tā noskaņa, kā jau Bēdo grupas nosaukumā, lai būtu arī kaut kāda noskaņa tajā pašai dziesmai. Ir citas dziesmas, kur ir viss daudz vienkāršāk, iespējams pasniegt, bet arī katrs var savu saklausīt. Bet tas viss kopums ir par Lisu Bunduri, kurš ir uztaisījis šo bardaku. Tas nav pat vienu Lisu Bunduri. Par visiem viņiem, jā. Par vairākiem tā, bet jau ir nākuši klāt. Jā, un man redzēja, kā tas sāka pat ietekmēt mums pat ļoti konkrēti, jā, novieta kaut kādi droni, un viņi to pagriež tā, ka ķipa no jūsu puses šaujās speciāli, un tie negribās apsaugāties, bet tie nabaga cilvēki Krievijā, tam visam tic, jo viņi jau ir, Viņiem jau citas informācijas. aizslēgti savā valī. Un viss, un viņi visam tic, un bija to Latvijas Atgriežamies pie dziesmas deģenerāts. Jā. Tieši tā, tāpēc viņa nākamā albumā, viņa ir otrā. Fake News ir numur 1. Ja tev ir tikai fake news, tad pavies par deģenerātu. tieši tā. Smūgies saliktas dziesmas. Kas jums raksta dziesmas? Tu teici, ka tu esi deģenātam autors vārdiem. Jā. Bet kā notiek tā jūsu radošais process? Radošais process pārsvarā notiek Edgara galvā. Tātad mūsu ģitārista Edgara Vārtiņa galvā. Es viņu ļoti labi saprotu. Ja tāda dziesmas nav doģauņam. Tā, lai būtu viņam jāprasa, kā īsti līdz galam. Bet standartā nāk, kā viņš izdomā kaut kāds rifus, kaut kāds gabaliņus un tā. Un tad mēs mēģos to visu līmējam kopā. Skaidrs, ka tas visa bāze nāk no viņa, bet pēc tam... Tā mūzika. Un vārdi pēc tam? Vārdi pēc tam, jā. Pārsvarā. Varbūt kaut kas Maksam arī iepriekš ir pierakstīts, bet to tad Maksims, to pašu dziesmu klausoties, viņš arī testē dažādas, pēc noskaņas, kas viņam iešais prātā un tam līdzīgi. Tātad jums sanāk, kad ir viens ideju ģenerators, tā teikt, viņš tur atnāk ar to kaut kādu ideju, un te jūs kopā to... Un apspēlē, jā. Viņš tā gan spiež mūs pārējos arī, bet man, diemžēl, tāda talanti man nav vēl, kas manā vācītā. Kristiāns Bungas, kas saka, tā es... Tad vēl mazāk vēl. Pieskaņojās tajā. Es uzskatu 3 tos tur ir. Bet tas sanāk, vai tā ir tā grupa, kur viens cilvēks visiem saka, kas viņiem jādara, vai... Es tā neuzskatu. Nav tā, ka ir viens cilvēks. Tas tāds, mēģi laikā kaut kā kopā, skaidrs, ne viņš nāk ar to savu ideju, tad viņš skaidri zina, kā viņai jāskan, bet arī, ja kādam ir kāda ideja, ko pielikt, vai nezinu, tur kaut kādu savādāk toni. Es tikko noskaidroju, uzsit bungas divus, ap šito veidēju dziesmu, jo citu neko nemāk, ja? Arī tā ir bijis. Bet pieņemsim, viņš, teiksim, atnāk, es pieļauju, kad ir kaut kas, kas ir palicis ārpus šī albuma, atnāk, ka nav, visi jūt, ka nav, tad,
kā rīkoties tad? Jums ir bijis tāda, teiksim? Protams, jā. Nu, Vācijā jau, teiksim, ir reizēm bērnu, ir tie pašā Meģi vai arī Vačupā, viņš mājās ir, kas ir ierakstījis, un viņš prasa, Džeki, kā jums liekas? Nu, Vācijā vieglāk. Jā. Vieglāk atbildēt. Un ir bijis tā, ka, jā, kaut kā nav, vai arī, teiksim, tajā dienā, liekas, ka, šitas būs baigais gābals. Jā. 2 dienas vēl paklausies, tā kā, bet ir kaut kāda materiāla, ko nākamreiz paņemt, teiksim, jo tas ir tāds. Vai grupas biedri pretojās tam, kad bija dziesma latviski, tas deģenāts? Vai jums nav tāds? Sākumā, jā. Nē, īsti nav tāds, ka tikai angliski. Kā atkarīgs ir no tiem vārdiem, kā viņi ies kopā tam visam pasākumam. Un, tur tas stāsts ir tāds, ka vienkārši deģenerāts baigi labi pa zilbēm ieiet nogājienā, tā deģenerāts. Jā, jūs to tā ļoti labi sadalījāt, jā. Jā, un tad tos vārdus, es viņus rakstīju, tad Maksims man teica, ko mainīt no tādas uzbūves, jo, viņam beigās tas būs arī jādzied. Viņš sagatavs bija tāds. Sarakstīt jau ar visu tikai galēs izpildījums. Jo man jau pašam likās, ka baigi labi, zinu kā perfekti labi, bet es jātēt redzēju kaut ko tur savādā bišķiņ, bet jā, tas, lai viņš ieguļās tajā melodiskajā līnijā. Un tas tā incidents tagad ir pasaulē, Latvijā ir ļoti labas 2 dziesmas par deģenātiem. Ir Ambeido Aga deģenāts un Prāta vētrē bija deģenāts. Un viņi arī ļoti forši locīja. Deģenāts. Viņas to spēlēja. Tā kā tā. Kur rakstījāt, kur miksējāt, masterējāt? Pēdējās visas dziesmas ir pie Kārļa Šteinmaņa Jelgavā. Tur ir... Čau, Kārli. Čau, Kārļ, paldies. Tur gan pats ieraksts miks masters pie viņa noteikās visu kopā. Tā sadarbība izveidojusies ļoti pozitīvi. Tad, forši reiz aizbraucam, ierakstāmies, viss tāds easy. Un tas rezultāts arī ir ļoti labs. Runāju par končiem tā tālāk, bet jūs visādos festiņos arī esat spēlējuši. Jā, kā ir koncertzīve? Bija kaut kā... Es pirmoreiz redzēju Tomātu fests kaut kāds. Kas tas ir? Tomātu fests! Gurķu fests? Jā, pasāsiet par koncertzīvi, tā teikt. Koncertzīve, ar festivāliem varētu būt labāk, jo īsti mēs vēl neesam atraduši to veidu, kā uz viņiem tikt. Kā tikt iekšā. Kā tikt iekšā. Bet jūs paši sevi menedžējat? Paši sevi, jā. Paši sevi. Varbūt jums ir menedžeri. Varbūt vai. Pēc raidījuma izlaišanas visi rakstīs un prasīs paši visu. Jo mēs te reiz garāžā nonācām pie tāds slēdziena, ka mums ir ideja ģenerators, organizators un bīdītājs, bet mums nav menedžeri. Mums ir runātāji, bet ļoti ir apgūtnoši tos visus, tos sociālos vadīt un visu, un kur blakus, es pieļauju, ka visiem arī normālā dzīve. Tieši tā. Normālā. Tā nav beig normāla. Jo tādus tīklus un tādus, kas modernās platformas, tur mums ir Maksims un Kati. Es uz to lietu pārzinu. Mēs atkal vairāk draugos. Es tur vēl esmu. Man patīk šitie grupas dalībnieki, kas pārsvarēja klusi. Es nezinu, vai tas vajag klusēs, un tad tā izšpļauj, un tad tā visiem vajag paši. Mums ir galvenais sūtītājs ir uz festivāliem. Uzprasīties. Aizrauvos. Vienu nedēļu sūtīju draugs sev. Viens atbildēja. Vismaz viens. Zini, kā ja taisūt 20, tad viens atbild. Tas ir jau labi. 5%. Bet viņam tas automātiskais atbildētājs arī ļoti tāds pozitīvs. Tas atbildētājs. No reply. Šitas ir. Vismaz. Saņēmu vienu e-pastu. Kādu no reply. Labi. Pozitīvu koncertu dzīvi tā izklausās. Nē, pozitīvi. Tā jau mēs bijām un satikām un redzējām. Jā, protams. Bet tā mums par šiem gadiem kaut kādu ap 30 noteikti esam saskaitījuši. Galvenokārt bijis depo, kur mēs sākām ar 20 minūšu slavu.
Tad tāpat Liepāja Džogoti. Fontaine. Paldies. Un, nu jā, kaut kāda festivāla, tas pats Summer Sounds, kur arī, netīšām sanāca. Bet tas bija ieskandināšanas pasākums, tas nebija tā kā pats lielais, bet vismaz. Jā, tā jau ir iespējas sevi parādīt. Kā jau svarīgi, uz kurās skatos, tu jau vari ieteikt, ka tas vienkārši Summer Sounds. Tā kā tu kaut kur citur piesakies, kā tur ieskandināt. Summer Sounds. Kur vajag otru vārdu, kad ieskandināji? Garjās. Jā, bet tagad tieši, es tā gribētu teikt, ka sākas sezona, vasariņi ir klāt, būs jūsu prezentācijas koncerts, vēlreiz sakam, 13. jūnijā klubā Depo iesildīs grupā Utopija un atcildīs sirds. Kāpēc mēs tam neskaidrojam? Bet tālāk jau ir kaut kāds vasaras plāns. Tālāk ir 27. būsim Liepājā uz Fontainu. Tur paspēlēsim. Tas būs kaut kāda festivāla ietvaros vai arī... Nē, tas ir atsevišķi pasākums. Mēs ar vēl Licītu Cotu tur uzspēlēsim. Labi. Pēc tam ir Tomātfests. Tas ir mūsu pašu, kas švāģers audzē tomātus. Daudz. Jā, garš siltumnīca. Hobijs, jā. Ne tā. Koncerts! Viecav, jā. Šitas ir tik forši, man tā patīk. Es domāju, man uzreiz siltumnīcā koncerts, tik karsti. Karsts kā tomāts. Šā pie siltumnīca, bet tas pats. Un tas tāds vairāk savējies tāds pasākums, tur 150 cilvēki reizēm sanāk. Arī tas tāds vairāk savam lokam, savam priekam, kas saka, piešaut roku. Šitā jau arī mūsu iepriekš pieminētais, daudzreiz pieminētais Maķis arī tas pats princips. Sāka to pašu. Tagad jau, protams, ir liels un... Es teiktu, Latvijas Latvijas. Jums ir tā, pat cik jūs aktīvi grupi, jūs vēl arī iepazīstaties ar citām grupām, kaut kā koncertos un, ar kādas vai čumojos, un tad, mums tomātfēs, vai jūs gribat uzspēlēt? Tā arī, Maksājam tomātos. Kas tā arī? Tas tā arī ir. Bārai tomātu zupa, tomātu salāti. Šitas ir forši, tas ir ļoti humorīgi, un man šeit ļoti trāpīgi. Es domāju, ka forši. Es ieraudzīju, man tā paks, ir labs. Un pie tam tas ir mūzikas festivāls, nevis tur kaut kāds gada tirgus. Un arī galvenā tomāta iebalsošana. Tur ir šķirnes kaut kādas, nezinu. Stariņā atvainojos, neatceros, bet ir 46. Kurai grupai ir vairāk tomāti iemetīs? Ir pat tas, kas vairāk garšo. Tā balsošana, un tā mūzika ir arī, kas saka, tā vēl. Tu saki, ka tas ir privāts pasākums, vai tas ir tā kā... Privāts, tie, kas zina. Tie, kas zina. Čoms pasauc, jo... Labāk nevarēja pateikt tie, kas zina. Jā. Bet jūs kaut kā reklamējat arī? Andris kaut kā varbūt, nē. Bija jums Facebookā, pagājušajā sesītī uzstājāmies Tomātu festivālā. Ok. Tas bija tā kā atskats, varētu teikt. Atskats, jā. Kad bija tāds pasākums. Forši. Tā kā, jums arī obligāti jābūt. Kurā datumā jums šogad viņš ir? Augusts 1. weekends. Augusts 1. weekends. Parasti tad jau visi festiņi beigušies. Palielam, jā. Tie lielie, jā. Tur visi aizgājuši. Tas tāds sweet spots arī. Augusts 1. weekends. Tomāti ir sarkani jau palikuši. Vienīgā problēma Augusta 1. weekendā Latgalē ir vienmēr kapu svētki. Un tāpat aiznās tomātu fest. Ja tu gribi pats pārklamēt tagad to pasākumu, kas tur vēl spēlēs, izņemot šogad? Vēl line-ups nav līdz galam izdomāts. Tur būs noteikti grupa COT, tur būs Stop Acting, iespējams Garu pagrabs, vēl dažas blicītes, vēl no gariem gaida pēdējās atbildes, bet tas tā. Zinu, tagad jau tu vēl vairāk interesēji, jo mēs pazīstam jūs. Un mums arī ļoti patīk Garu pagrabs, un tas jau ir divas grupas, ko es zinu un gribu redzēt. Tātad šogad Tomātu festu gāzīs riņķī. Noskatīsies raidījumi, būs par 20 cilvēkiem vairāk. Pie pirmā albuma, protams, nekas neapstājās, jums jau arī top jau kaut kas jauns. Top jauna dziesma.
Tur baigā smadzeņu mežs ir. Vēl jā. Bet būs, es jūtu viņu, ka viņi būs. Jā. Man patiks. Latviski Man angliski. jāpatīk. To vēl nezinu, to vokālists izdomās. Labi, tā. Vai varēs nodziedāt? Vai varēs nodziedāt? Skatīsies, jā. Bet, zini, tas ir tāds novērojums. Dažkārt ir tās grupas, kas tiešām dzied angliski, jā, un tad sāk dziedāt latviski, un pēkšņi aiziet, un tad viņi saprot, Igauniski labi skan. Igauniski labi skan, jā. Ne, man ir vairāk tādi piemēri, es tagad konkrēti viņas neminēšu, bet, kā tu jau pats minēji, kad, jūs nesat nekādos rāmjos, ja tas ceļš tā aizies, tā viņš tā aizies. Un, kā saka, viens hits sako nākamajam, un kā Buņģers jau pateica, ka jaunā dziesma viņam patiks. Es jūtu, ka jau patīk. Un ja patiks Buņģeris, tad viņš patiks arī visiem. Tā lieta. Tā jau, ka esam uzķēruši, tur albumā ir dziesmas, teiksim, tas Rise and Rebel un citi dziesmas, kas beigās, kas nāk 5,5 minūtes, 6 minūtes, kur pašiem gribās izpausties tā kā vairāk. Bet ikdienas klausītājiem tas varbūt bišķi pagāra, un arī koncija varbūt bišķi pagāra, teiksim. Jā. Un, bet tas tāds varbūt tāds īsais secinājums, bet tajā pašā laikā, teiksim, deģenerāts, kas ir vairāk radio formātam paredzēts, viņš ir īsāks, viņš ir bišķi tāds. Un tad mēs paklausīsimies pirmo reizi nedzirdētu dziesmu Kriminālu lauvu. Vai ir kāds priekšvārds, vai ļausim runāt mūzikai? Lai runā mūzika. Aiziet. Kad es nospīšu pogu. Sākumā visu paklausamies. Kas tu? Kas es? Man patīk, ka Kate bija patreiz tā pievienojas ar savu skanējumu. Outlaws found each other. He gave her his gun and she. Tas pats, kas dziesmā Fake News, man patīk, kā jūs saliekat to vokālu līniju ar ģitāras līniju. Jo nav tā, ka viņi visu laiku taisi tikai iet. Their hearts could not hold. Opera! Tas ir tik interesanti aizgājāt apakaļ ar šito. Es forši, kad tā mūzika nav prognozējusi. Kad es gaidu kaut ko citu, bet dzirdu kaut ko citu. Mūs pieci, Jā, un pēc tam šī ir īsta reakcija, jo mēs tiešām pirmo reizi dzirdam šito skaņdarbu. Footsteps were loud. Tas tāds interesants ceļojums, nezināmā, tas tā interesants, kā jūs to tālāk izcināsiet, ja? Jo vēl kaut kas pusi dziesmas. Vai tādu soliņu? Es esmu soliņģeks, bet tu redzēsi viņu, ja? Un te arī, kā jau mēs te secinājām, ka var dzirdēt vokāla prasmes. Es esmu soliņģeks, man patīk. Beigās tāds reverbiņš, ka viņš būs tā ļoti tālu tā. Un Buņģers arī, zin, ka tagad ir solo, mēs nedzinu, viņš arī tur var izpausties, zin, kā tā ir divi tāļi jāizsot. Jo visu dziesmiņas kaut ko daudz, un tagad vajag. Tas mutāk nevar. Labs gabals. Ok.
Smuki. Varētu teikt, pirmatskaņojums, jo mēs šo raidījumu rakstam pirms iznāca albums, tagad viņš jau ir tā teikt atdots tautās, un šis ir ļoti labi. Smuki. Krimināli. Kā jums pašiem no malas? Vai tomēr atzīst? Nē, man Esam vai daudz reiz dzirdējuši. Es esmu daudz, bet man patīk, ka ir ļoti forši. Paldies, pacāks. Mani ceļš patīk, kas tajā jūsu mūzikā ļoti tādu foršu odziņu dod Taustiņi. Jā. Un arī koncī, tad, kad jūs bijāt, tad, kad jūs redzējām pirmo reizi neko pirms nezinādami, tieši izcēlās, ja, kad dāma fonā spēlē Taustiņas. Kā ir ar to radošo, kad tā dziesma tiek atnesa, tad tie, katrs izdomā pats savu partiju, arī Kati Taustiņiens arī tā domā, kā tur ieiet tajā dziesmā? Jā, galvenokārt, viņa skatās, kur viņa var, to savu vietu. Protams, arī Edgars iesaka, kur viņš te varbūt iedvesmā ir paredzējis, kur taustiņi, uz taustiņiem tieši likt uzsvaru, teiksim. Un tas arī tā arī veidojās, ka tāda viņu savstarpējā saspēle, teiksim. Jā. Jo patiesībā Taustiņi ir klasiskā roka patiesībā. It kā, jā. Klasiskajam rokam vienmēr bija Taustiņi, bet tad sākās kaut kāds grāņu laiks, kaut kāds paglaiks, kādi Taustiņi, un pēc tam daudzi nezinu, kur tiem Taustiņiem darīt tajā mūzikā. Kur viņas vēl te iebāzīs, kā mums ir rīps, mums ir šitas. Jā, bet viņa tā atsveicina, to visu atbāli, iedod tādu foršu, jā. To noskaņu palīdz veidot arī Taustiņā. Nekā pie mums bija, tā kad bija ciemos grupa Kalinko, viņam ir viena taurīte, ja? Kas arī uzreiz piedod pavisam tādu citu savu rozīnītu dziesmai. Un šeit arī, uzreiz jau ar pašām pirmajām notīm, kas man personīgi. Tev personīgi? Tev personīgi? Jā. Sākam ar Buņģers pierunāja, ka viņš var sākt. Drošreiz es sākšu, davai. Jau un tāds ir tāds pavisam vienkārši. Jā. Vai ne? Viņš uzreiz nav klikējis tā vienkārši. Ģiča un bungas, Paldies, puiši, ka jūs atnācāt ciemos uz mūsu pieticīgo raidījumu. Prieks jūs satikt. Ar prieku klausīsimies jauno albumu, un ja sanāks atnāksim arī uz jūsu albumu prezentāciju, ko minam vērīs 13. jūnijā klubā Depo. Mēs esam Garāža Reaģē, klausies arī mūsu mūzikas playlisti Garāža Reaģē listē Spotifyā. Tur ir visas grupas, ko mēs esam. Nospied šeit abonēt mūs, un mēs vēlam grupai Ambeido Akta turpināt darboties, tā teikt, nevilkt 5 gadus līdz otram albumam. Jā. Gaidīsim pēkto. Buņģeri veiksmi festivālu, tā teikt, meklēt. Vairāk vienu veiksmi. Darbībām draugos. Sveiciens grupas biedriem, kuri nevarēja ierasties, un lai roka mūzika dzīvo Latvijā, mēs esam Garāža Reaģē.